Mēs tikko atbraucām, pastījāmies, kuru īra pludiem sēž, nonācām bišķi zemāk ar feederiem un rezultāts. Ievads. Ko, šodien mērķis zivs ir vimba. Vimba vēlā rudenī, vēlā agrā ziemā. Ņemsim salmo vimba ar izteiktu garneļu smaržu. Kā papildinājums liekam klāt šī gada pavasarī iznākušo sensas vimbu, arī ar krevetes. Tagad barība ir samitrināta. Kāpēc tieši garneli? Garneli ir pierasts no jūras vimbai. Tas nekas, ka mēs esam te 120 km no jūras, bet tā ir vimbai, kur ienāk iekšā, viņai tā garneli ir pamatbarība. Kā arī nevajag aizmirst par to, kad garneli var izmantot arī kā āķēsmu. Tikpat labi pavasarī un tieši tikpat veiksmīgi arī ķert rudenī ar viņu. Un ziemā. Un ziemā. Jā, jau ir ziema. Un vēl viens, starp citu, šīs te paciņas neizmētājam. Viņas paņemam, ieliekam, sarulējam smuki kabatā. Aiziet pēc tam mājās pēc copas, iztīram kabatas un visu. Mēs nepiesārņojam dabu. Domājam par to, ko mēs daram ārpus mājas. Par cik ārā ir decembris, dabā ir ziema, bet, protams, plus 8-9 grādi. Jebkura zivs paliek cimperlīga uz rudeni. Nevajag aizmirst arī par zemīti. Manā gadījumā, es nejaukšu kopā zemi ar barību uzreiz. Man viņas būs atsevišķos traukos, un tad, kad jutīšu, ka ir vajadzība, to zemes pielikšu klāt papildus. Bet kā alternatīva zemei ir kurmi rakumi. Kad, protams, nebūs tik labi kā tā gatavā zeme, bet smaga, smuka, lipīga zeme. Zemes tie plusi ir, viņi padarīs barību smagāku un viņa atšķaidīs viņai smaržu, viņa vairs nebūs tik spēcīga. Kas ziemā, šajos mēnešos, ir krietni labāk nekā dot tīru barību. Bet to mēs skatīsimies procesā, vai mums zeme palīdzēs, vai gluži pretēji nepalīdzēs. Kāpēc sītiņu? Tāpēc, ka maisot ar rokām, tu nespēji izdarīt to, ko tu vari izdarīt ar mikseri. Miksers tev to barību sadauzīs, sakuls kā vajag, ar rociņām izlaižot caur sietu dabūs tieši to pašu efektu. Varbūt bišķīt ilgāks un piņķerīgāks process. Dotajā brīdī es esmu izdomājis, ka es varētu ķert tālumā, kur ir baigās traume, bet ja tur zivs nav, es pārnākšu tūmā, kur nav straume. Līdz ar to, ja es samitrinu visu barību smagu, es nevarēšu ar viņu veiksmīgi un sekmīgi ķert tuvajā distancē. Tāpēc vislabākais barību atstāt tādu pusgatavu, un tad pasniegšanas brīdī tu izdomā, kādu tu viņu gribi. Vēl ko es pievienošu, noteikti ir krikumi. Gan raudai, gan vimbai viņi patīk. Viņus pārāk daudz nevajag, bet vajag tīri tā, lai iedotu krāsu. Ūdens ir duļķains, ūdens ir straušs, līdz ar to kaut kas par to ūdeni planēs. Apmēram šādi izskatās man barība. Viņa ir sausa, viņa ir diezgan sausa.
vienreiz saspiežot viņu bumbu veido, viņa ir lipīga, bet, teiksim, priekš copas tajā straumē es viņu mitrināšu vēl. Barības šodien mums ar Arti, varētu teikt, stipri atšķirsies. Es sajaucu vienu paku vimbu barību, vienu paku raudbarību un lēnām samitrinu, pagaidu, lai viņi kārtīgi iesūcās. Tad, kad viņš viss būs iesūcies un palicis jau tā kā sausāks, tikai tad es likšu klāt zemi. Arti zemi stākumā neliek, bet zinot, kad ārā ir ziema, tad to barību vajag diezgan tādu neaktīvu. Un tāpēc es uzreiz lieku klāt zemi, viņš vēlreiz nostāvās, pastos to mitrumu, un tad pašās beigās tad lieku klāt tos krāsainos cepumus, kas jau sen pierādīts patīk vimbām, raudām. Tā kā tāda tā secība. Samais barību ar ūdeni, pagaidu, lai uzbriest, pievieno zemi, samaisa un tad pievieno klāt cepumus. Copes apstākļi šodien būs visnotaļ jautri. Ir pacēlies ūdens ar beidzamiem lietiem un sāk nest visus meldrus, zāles, un kas pats sliktākais, viņi neiet tikai pa virsu, viņi iet faktiski visā ūdens slānī, un līdz ar to bišķiņ pastīsimies, varbūt būs jāmakšķirē tieši straumē, tieši kur tā vimba varētu turēties, bet jau pie tās atstraumītē vairāk, kur nav tā zāle, jo, iedomājies, ja tev nāk visu laiku tāda meldri durās vaigā, ko tad tu tur darīsi? Kā nekā ir ārā ziema, dabā ir kaut kas salūzs, mums parasti vimbas jau bija jāķer no ledus šī laikā, bet, nav ledus, var braukt asaros, zandartos, līdakās, kas ļoti apķerās, vai vimbās un raudās, ko mēs esam šodien izdarījuši. Skatīsimies! Atver sociālos tīklus, paskaties, Bauskā ķer vimbas, Salas grīvā ķer zivis, var braukt uz tepatās Rīgā, visi ūdeņi ir atvērti. Kamēr vāks nav virsū, tikmēr visas iespējas visur braukt. Un kāpēc tieši vimba? Daudziem liekas, vimba ir pavasara zivs, kam es arī pilnībā piekrītu. Pavasarī, kad noskrien iziet no upēm ledus, pirmie parādās vimbu makšķernieki. Jā, vimba ir tā zivs, kas ienāk no jūras uzreiz pirmā. Bet vimbu tieši tikpat sekmīgi var ķert arī rudenī. Kā arī visu caur gadu, protams, visu caur gadu tā vimba. Pavasari viņa ir plānāka, mazāk nonārstojusi un nav tik agresīva zivs, bet, teiksim, rudens, pavasaris ir lielisks laiks, lai to darītu. Un tā vimbu cope, viņa nav tikai konkrēti lokāli kaut kur, viņa ir visur. Viņa ir gan Gauja, gan Lielupe, gan tā pati Daugava. Jā, visas Lielupas pieteks, Venta. Principā, jebkur, kur tu gribi, brauc, un tev ir iespēja ķert vimbu. Vajag tikai gribēt. Par āķa esmām nekas neatšķirās arī šoreiz. Mums ir pinka bišķīt, viņi ir tur tādi savā dabā dzīvo. Protams, Baltie. Un viennozīmīgi, ko es teiktu, kad rudenī vajag arī ziemā motilīti. Bez tā ļoti bieži cope arī var neizdoties un nesanākt. Tāpēc, kad ir tas augstais laiks, zivtiņi grib mazāk kumos. Viņi negrib lielos kumos, vasara ir beigusies, barošanās ir beigusies, tagad ir laiks doties viņai bedrēs uz ziemas miegu saucamo. Tie, kas noskatīsies video līdz beigām, video beigās mēs uztaisīsim crash testu konkrēti feeder konceptu distancei 100. Parādīsim to, kādas ir tās mazās barotavas un kas ir maksimālais. Mēģināsim viņu salauzt, bet neapzināti. Pastīsimies, kas izdosies. Bet man liekas, teiksim, apstākļi, kā mums ir šodien, perfekts kāds pagaidām. Es vēl nevienu dzīvi neesmu noķēris ar viņu, bet tās sajūtas ir, ja mēs salīdzinām ar veco sēriju, ar iepriekšējo sēriju, tad viņš ir daudz skanīgāks, maigāks un patīkamāk rokā guļās iekšā.
Bet pastīsimies, es zinu, kad iepriekšējo sēriju visiem pierasto zaļo varēja pārslogot 80, kas varēja pārslogot ar 120-130 gramu barotavām un mest ar sajūtām. Paskatīsimies, ko konkrēti simtnieks mums uztaisīs. Pieliksim arī 2 pa 100 gramu barotavas kalā un mēģināsim mest. Vienmēr braucot arī makšķerēt, ir īpaši rudenī, nekad nezinās, kādi konkrēti ir apstākļi, ja tev tur, teiksim, kāds no taviem draugiem, paziņām, kolēģiem ir nodevis tev 100% informāciju. Ja? Manā skatījumā vienmēr paņem kātu ar lielāku testu. Tas nekas, ka, teiksim, tur ir 100-120 grami, bet rudens, tie paši rudens lieti, viss. Tev ir tikpat labi copas laikā, tev ir no 70 gramu barotavām jāpāriet uz 100 gramu barotavām, jo atceries vienmēr, varēs strādāt, ja tev ir testā līdz 120, varēs strādāt mierīgi ar tām 120 gramu barotavām, nevis tev ir tests līdz 60 grami, un tu saproti to, ka tajā brīdī tu nespēji pamakšķerēt dēļ tā, ka tev nav apstākļiem piemērots kāds. Nevajag aiziet arī otrā galējībā ar bomi ķert, bet izvēlamies daudz maz universālu, ar ko arī pavasarī var mierīgi ķert un darboties tieši tāpatās arī vasarā. Un citreiz aizbraukt arī butēs. Bet, tas jau ir labi, ka pirmā copīte vismaz ir. Un faktiski otrais iemetens, es nesāku tā, kad sākt klāt galdu un tad sākt copēt. Es vienkārši daudz aktīvāk pārmetu, 2-3 minūtes pārmet, ja nav copītes, un tā ar to galdu izveido. Un principā vienlaicīgi arī pastoties, vai kāda zivtiņa jau tur ir aktīva vai kaut kas. Nu, redz, otrais metiens un pirmā copīte. Barība. Tāda izstās mana barība. Arī diezgan tumša, ar tiem krikumiņiem, ko es pēc tam piebēru. Man patīk piebērt uzreiz baltos tārpiņus, uzreiz jau, bet nedaudz barībā, jo es viņus arī, ka liek uz āķis, ņem no šejienes. Jo te viņi tādā barībā apviļājās, un viņi tā kā attīrās, ja viņš tādā paciņā stāvējas, un viņš pēc amonieka bišķi. Šeit viņš jau tā smaka iziet, un viņš jau pat tā varbūt savelkās ar to barības aromātu. Tad vienā maliņā nedaudz motilīšu, un ko tad es vienkārši pie barotos pildīšanas čīki iespiešu bišķi motilīt iekšā un pārējo no priekš apakš ar barību. Kā novietot kātu, makšķerējot ar fīderi? Numur 1 ir šāds te 2 staklītis, kāds virsū, spola nav dubļos, kāta gals arī nav dubļos. Lēti, ātri un vienkārši daudz vietas neaizņem. Var ielikt mugursomā un visi pie rokas. Otrs variants, te jau ir bišķīt 3 reiz jāiet uz mašīnu, tā kā Edgars makšķerē. Nav jau slikti, tikai tad, kad ir jāiet tālāks gabals, it īpaši pa krūmiem, un tad ir diezgan grūti. Un arī tieši tāpatās, kāds ir uz staklītis, kāta gals ir uz galdiņa, visērti, vienkārši kompakti, bet smagi. Un vissmagākais variants ir tas, to nevajag. To vispār nevajag aizmirst. Kur beņķis, 2 staklītis, viss. Ar to aizbrauks tikai tur, kur tu vari piebraukt klāt. Mantas nes tev negribās, mantas nes ir smagi, tev tas viss ir jāsaliek, jānovāc. Tāpēc praktiskajā copē tas nav vajadzīgs. Variants 1, variants 2, pilnīgi pietiek. Variants 3, galīgi garām. Kā pareizi nolasīt upi? Kad es atbraucu uz nepazīstamu vietu, vispirms tev vajag iepazīties ar to, kas patiesībā notiek dabā. Ja mēs skatāmies šeit, viss izskatās vienkārši straumiet, nekādas izmaiņas nav. Bet pamainot leņķi, kādā tu stāvi, tu redz, ka priekšā ir atstraume un tālāk ir straume. Zivs vienmēr uzturēsies straumes pusē, un tad, kad viņi piekūst, viņi ienāk atstraumē. Vislabākais, kur, teiksim, sāk meklēt, ir to zivi, ir straumes un atstraumes robeža. Ja tev gribās saprast, kurā vietā ir kāda bedra padziļinājums, kaut kāds akmens, tas viss būs redzams uzreiz jau pēc ūdens virsmas. Šeit, teiksim, nevar pateikt, te būtu bedre, vai te būtu padziļinājums, vai te būtu
teiksim, akmeņi apakšā, tecējums visos šajos 100 metros ir pilnīgi vienāds. Līdz ar to izredzes visiem noķert to zivi ir pilnīgi vienāds. Nomainījām lokāciju, tāpēc, ka tanī vietā, kā es sākumā teicu, nesa ļoti daudz zāli un faktiski bija grūti pamakšķerēt, un tā zivī bija mute ciet. Mēs satikām onkuļus, kuri vakardien bija bijuši, 4 vimbas dabūjuši, viņš saka, vakardien zāli nenes, paši arī šodien uz to vietu aizbrauc, ar nosēdēja 2,5 stundas, pilnīgi nulle, nu tur šitāds raudiņas, tāpat kā mums, un arī viņi atbrauc te uz pilsētu. Mēs tikko atbraucām, pastījāmies, kuru īra pludiem sēž, nu, nonācām bišķi zemākā fīderiem, un rezultāts. Skaista vimbiņa. Tā kā atkal vienmēr teicu, nav kaut kas tanī vietā, nepatīkās 2 stundu, nav nekā darbība, mainat vietas, ja ir iespēja. Jo arī tik grūtā copē, kāda ir šodien, tanī vēlā rudenī ziemā, nu, jāatrod, kur tā vimbiņa ir. Viņa varbūt šeit nav tik daudz, tāpēc ir varbūt jāatrod un jāuzmet uz galvas. Šeit mēs arī mēģinām dažādas distances, dažādas ēsmas. Nu, uz doto brīdi labākais bija uz baltiem tārpiem. Man bija 3 smukas copes uz garnelīti plus motilis, bet neviena nerealizēta. Un nu, tā kā eksperimentējam, vienmēr saku, un rezultāti neizpaliks. Bet tas, ko arī Edgars teica, ja zivis nav, mainam to vietu, jo citādi mēs visu dienu varam nosēdēt pie nekā, bet, teiksim, mēs tagad esam stundiņu pārbraukuši citā vietā, un mums jau šitā bija 3. vimba, ko mēs redzējām stundas laikā. Tāpēc nesēžam mājās, braucam makšķerēt. Šajā sezonā ir jaunums parādījies feeder konceptam barotavs ar adatām. Ļoti daudz jautājumu, kā viņas pareizi izmantot. Pirmais un visloģiskākais ir tīpaši, kad makšķerējam bolderājā, lai atkautos pret kaimiņiem, vienkārši aiziet. Ieliekam kulakā un tā kā viss notiek. Bet patiesībā jau ļoti vienkārši. Vietās, kur ir ļoti liela traume un tu nevari darboties ar jebkuru citu veidu barotavu, kas ir, teiksim, šāda te tipa barotavu. Viņa ripo projām, traumu viņa neaptur. Tad ņemam šīs te ar ūsiņām vai tādi te ar durekļiem apakšā. Princips vienkārši. Viņi iekrīt ūdenī, mīkstākajā vietā viņi ieķerās, ūsiņas var pielocīt, var atstāt taisnas un barotavu stāvēs vienmēr uz vietas tajā vietā. Tieši tāpatās darbojās šāda tipa barotavs. Tas ir brīžos, kad nedarbojās, kad nevar pamakšķerēt ar tām barotavām. Nu, ir ziema, bet nu, sniega nav, bet ir ziema. Un ir augsts un pat ir drēgnāks, jo mitrums ir drēgnāks, kā ja būtu ārā, teiksim, -3. Tāpēc ir ļoti labi šitādi te sildītāji. Viņi ir gan var ielikt pēdiņās, zābakos, un arī šitādi, kur it kā ir domāti, var ielikt cimdā iekšā, un tev viss būs silta roka. Bet nu, šādā feedera makšķerēšanā, nu, ar cimdiem tu nepamakšķerēši, visu laiku ir barības, tārpi, viss. Tad ir vēl viena versija. Viņa atplēš, viņš ar gaisu reaģē, un viņš sāk silti. Ieliek viņu kabatā, un iebāž roku, un viss ir silti. Gribat makšķerēt, hop, rokas ir brīvas. Čik, ieliekat un sildat rokas. Baigā štelle šitie te ir.
Viņai augsti. Bet otrā vimbiņa 5 minūšu laikā. Redz? Viss ir tā kā vajag. Kaut kas ir. Kas tas mums ir? Smuka raudiņa. Nu, ne, fantastiski. Nu, šodien izskatās tā, ka tās vimbas nostādīt vienā vietā nevar. Viņas tā kā bariņš nāk, kur mums pirmais makšķernieks ting, viņam cope, man cope, Artim cope. Atkal paiet pusstundiņa, atkal ting, un atkal aizskrien. Visādiem tādiem bariņiem skrien. Bet tagad uz vakar pusi, drīz jau sāksim vākties nost 2 smukas raudas pēc kārtas. Varbūt, jo tomēr mēs diezgan barojam, un tur tā barības šleifa kaut kāda ir izveidojusies, un tās raudiņas te ir pieskrējuši. Nu, fantastisks raudiņas. Par kātiem varbūt šādai vimbu makšķerēšanai. Nu, es šodien makšķerēju ar, teiksim, augstākās klases kārtas Feeder Concept Tour 2, 90 grami. Un es izmantoju 90 gramu barotavu plus barība. Un, principā tā arī tie kāti tiek izstrādāti, kad tas tests, kas ir rakstītais, tas ir maksimālais barotavas svars un vēl barības svars, kas ir iekšā. Nu, to nevajadzētu īpaši pārsniegt, it sevišķi augstākā līmeņa kātiem. Var likties, ka es nopirku superdārgu kātu, es varēšu darīt ar viņu, ko gribu. Nē, jo ir dārgāks kāds, jo viņš izgatavots no labākas kvalitātes grafīta. Nu, viņš nepieļauj tik daudz kļūdu, teiksim, kaut kāda atsitieni vai kas, viņš var tomēr plīs, viņš tomēr ir vairāk jāuzpasē. Mums sortimentā ir distance kāti, Feeder Concept. Viņi ir izgatavoti no tā kā bišķi savādāka grafīta, kurš ļauj izmantot daudz lielāks svars, pat tas, kas ir uz viņiem rakstīts. Tā kā galvenais ir jāskatāties, kāds ir tests rakstītais, barotava plus barība. Nu, lūk, ja tu esi noskatījies raidījumu mūsu Ekspres urbāno copi līdz beigām, tad kā jau solījām, mēģināsim laust to distanci. Bet īsumā pirms es viņu sāku laust, tajā vietā es makšķerēju ar 70 gramu barotavu, te es tagad makšķerēju ar 40 gramu barotavu. Ļoti brīvi var darboties. Tas nekas, ka tests ir līdz 100, bet, teiksim, uzliekot, pamainot spices, to jūtību var regulēt. Smagākā barotava, ko es atradu savā kastē, ir 140 grami. Neko. Kabinam virsū. Un, teiksim tā. Pamēģināsim tukšu barotavu. Man gan viņa ir klipsī, bet klips pametīsim uz to pusi. 140 gramu brīvi. Tas nav interesanti, vai ne? Protams, ka nav interesanti. Nu, ko šitais ir interesantāk? 2 barotavas, 130, 140, 270 kopā. Vēl, teiksim, svarīga nianse. Svarīgākā nianse ir tā, ka mēs varam konkrēti šo kātu pārslogot, ja mēs tā 270 grami tomēr iesēžās akmeņos labi. Nu, 270 gramus iemest izdevās. Nākošais, ko mēs darām, spainis. Barība plus vēl pats spainis, vēl tārpi. Un, teiksim tā, pie 3 kg varētu būt. Man nav spēka pat pacelt. Bremze tirkšķi. Neizturēja aukla. Tāpēc tā galvenā atziņa ir tāda, kad, ja mēs darbojamies ar prātu, bet tev ir jājūt arī pēc sajūtām, ko var un ko nevar darīt kāds. Protams, ar augstākas klases kātiem tos kātus pārslogot pie pārslodzes viņi lūzīs, bet, teiksim, šis, kur ir vairāk šķiedri iekšā, viņš būs uzticamāks, kalpojošāks, visādi citādi. Distanci. Melnā. Man iepatikās. Zandartos? Jā.
Nu, varam noslēgsim šo burvīgo dienu Vimbucopē, varam braukt arī Zandartos, mierīgi. Pa ceļam garāžu. Jā. Kāpēc ne? Tu jau filmēji? Jā. Nu tā, dāmas un kungi, droši vien noslēgsim šodienas burvīgo ziemas dienu. Šodien ir 11. decembris. Kalendārā. Kalendārā, jā, nu, principā astronomiskā ziema. Bet, nu, sniega nav, ledus nav. Nu, te sēžam mājās, mēs šodien parādījām, ka, nu, ne bez cīņas un ar tomēr, nu, nelielu mums jau pieredzi var ļoti labi saķert dažādas zivis. Ir vimbas, ir audas. Bišķi jāpiestrādā silts saģērbās, tēņa līdzi un rezultāti neizpaliks. Jā, apģērbs tas ir galvenais. Tagad termoveļa, apģērbs. Un vēl pats galvenais, zivis ir jāķer tur, kur viņas ķerās. Jā, mēs šodien nomainījām 2 vietas. Ja mēs būtu palikuši tādā vietā, nu mēs ar šīm mazajām raudiņām, domāju, būtu arī palikuši. Nomainījām, nepaslinkojām, visu sakrāmējām mašīnās, atbraucām un lūk rezultāts. Dāmas un kungi, atā! Tiekamies nākamreiz. Čau!